Nākamajās brīvdienās par skaistākā, bet arī sarežģītākā sporta veida daļslidošanas galvaspilsēta kļūs Ogra. Sacīkstes gados jaunākajiem sportistiem Ogrē tiek rīkots jau otro gadu, ar mērķi veidot ciešākas draudzības saites un iepazīties ar citiem Latvijas daļslidošanas klubiem. Pirmajās startēs bērni tie, kas dejo jau dejas, jau tā saucamās programmas, un tas droši vien būs interesantākais, tas jautrākais. Protams, ka aicinam arī uz mazajiem, kas ir tikko iesācēji vai tik nesen sākuši startus, un līdz ar to ir elementu bāzi, ko viņi grib parādīt saviem līdzjutējiem, arī treneriem. Šogad savu līdzdalību sacensībās ir izteikuši 2 reizes vairāk bērnu kā pagājušajā gadā. No Rīgas, Daugavpils, Ventspils un citām lielākajām Latvijas pilsētām Ogrē ieradīsies vairāk kā 80 jauno sportistu. Kuplā skaitā pārstāvēts arī Ogres klubs Slidotprieks. Savus priekšnesumus rādīs 18 slidotāji. Esam startējuši vairākās vietās, ir ar labiem panākumiem, ir netik labiem panākumiem, kā jau tas sportā mēdz būt. Šeit būs arī tie, kas ir pirmās vietas ieguvuši. Cerams, ka būs jaunas pirmās vietas arī citiem, kas ir trenējušies cītīgi. Redzēsim, kā tas sanāks mums. Bērnu izaugsme ir jūtama. Esam cītīgi strādājuši, lai meklētu veidus, kā nokļūt līdz labākiem rezultātiem. Rīkojam nometnes vasarās un 3 reizes nedēļā treniņus, lepojas Slidotprieka pārstāvji. Uz sacensībām aicināts ik viens, kuram tuvas sportiskās aktivitātes vai vēlme atbalstīt savējos ogrēniešus, ikšķeliešus un tīnužniekus. Dejas uz ledus varēs vērot no 10 rītā līdz pat 4 pēcpusdienā. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.